Labdiena! Labdiena Gulbenē! Vai jūs zināt, kad slavenākais cilvēks Amerikā nāk no Gulbenes puses? Un kā domājat, par ko jūs runājat? Kurš ir tas slavenākais Amerikā cilvēks? Kuram pat ir veltīta dziesma Sweet 16? Kā jūs domājat, kuram ir veltīta dziesma Sweet 16? Vai ar ko viņš ir slavens? Viņš ir slavens to, ka viņš ir uzbūvējis Koraļu pilsētiņu. Un visi brīnās, kā tas cilvēciņš ir būvējis, pārvietojis tūkstošiem smagus, tādas tonām smagas akmeņus. Jā, tad zināt, ka tas ir Eds Lietskalniņš, kas nāk no Gulbenes novada puses. Un arī Gulbena ar maniem saistās. Es 5 gadus nostrādāju Rankas arodskolā par direktoru vietnieku mācību ražošanas darbā un faktiski regulāri braucu uz šejieni. Jā, un šeit, redziet, ir izpildu direkcija tā laika, šeit ir kultūras nams tā laika, šeit ir viesnīca, kurā es bieži gulēju, un tur uz stūri, kur tagad uzrakstīts labais, tur bija restorāns, kur varēja paēst pusdienas, un tur drusku uz to pusi, kur neredzās cauri, bija kādreiz Agrobanka, kurā strādāja tāda Ingrīda Blūma, Lizuma kolhozas priekšsēdētāja meita, kas vēlāk arī bija Hansabankas pārvaldniece, jā, un tas bija faktiski pirmo kredītu es ņēmu šajā Agrobankā, lai attīstītu būvniecību. Toreiz mēs priekš Gulbenes būvējām šito te peldbaseinu. Un šeit mēs ņēmām kredītu, lai nopirktu vagoniņu peldbaseinu būvniecībā. Jā, un tas tanī laikā, tas bija padomu laika kredīts, tie bija patiešām tādi kredīti, kas attīsta tautsēmniecību. Tur gadā bija jāmaksā procents. Un faktiski viņi tur tev neprasīja no tevīm ielikt neko iekšā, tev palīdzēja atbalstīja. Ja, šitie pirmie atmodas laika kreditēšanas sistēma, tā bija tāda, kas sekmēja tautsēmniecību attīstību un tā tālāk. Ja. Un tie 90. gadi man arī asociējās ar to, ka tu faktiski no kādiem 10 biznesiem uzņēmējdarbības veidiem, kur tu uzsāki, kādi 7 aizgāja. Ja. Uz doto brīdi, man liekas, laiks ir tāds, ka tu uzsāci 10 un ir priecājies, ka viens aiziet. Jā. Kāpēc es esmu atbraucis? Principā es atbraucu ar domu, es esmu izziņojis, ka es būšu ap šo laiku šeit, ar tā domu mosties, celies, apvienojies, rīkojies. Ja faktiski 3. oktobrī mums ir iespēja gūt gaišu labklājības nākotni. Tikai viena maza nianses, mums jābūt vienotiem un stipriem. Un otra lieta, mums nevis jāmaina personālīs krēslos, ko mēs jau darām, varētu teikt, 10 gadiem, un redzam, tikai paliek sūdīgāk, ja? Ka mums ir jāmaina sistēma. Un to mēs varam izdarīt, ja mēs esam vienoti stipri. Un faktiski un ko es arī vēlos pateikt, lai jūs saprotat, redzat, kad ir kārtīgi krāpšana Latvijā. Mums tur saka, tā ir tautas vara, jums tur ir demokrātija un tā tālāk. Mums ir tāda kārtīga naudas vara. Un naudas vara ir uztaisīt šo demokrātijas vai demonkrātijas teātri, kurā mēs tur skaldu valdu, kurā mēs tur ņemamies, kašķējamies savā starpā, strīdamies, tur cīnamies par kaut kādiem, kā tur daži saka, pie silas vietām. Ja? Tas ir tikai tāpēc, lai naudas vara varētu realizēt savas lietas. Un vēl ir kaut kādi kaudzīta ļautiņiem, kur bļauj, ka nevajag piedalīties vēlēšanās, jo faktiski, ja neaizvies vēlēt, tad ties ievēlēs tās savstiskās valstiskās partijas, kuras jau gadiem mūsu zemi ved uz iznīcību. Jā, paskatieties reāli, kā gads 10 000 iedzīvotāju mazāk, jā, kā gads miljardu parāds klāt. Nerunāju par to, kā mums izsvēja neko valsts, jā, kaut kādiem kariem mums atrodas miljardi pensijām, cienīgām policistu algām, skolotāju algām mums nepiena, pietrūks, redziet, naudas. Ja. Tāpēc, ka mums faktiskā vara ir naudas vara. Un naudas vara izdarījuši šo sistēmu tādu, ka saka, valsts iet uz postu, bet ne jau mūsu dēļ. Tā. Jūs tur ne tos deputātus esat ievilsējuši, ne to, bet nerunā par sistēmu. Ja. Un tagad ir izdomājuši vēl vienu kaut kādu lietu, lai cilvēki nedomā, ka mums visiem kopā jāapvienojas pret naudas varu. Krievi ir vainīgi. Ja, kā Hitlers izdomāja, ka pie visām nelaimēm ebreji vainīgi, tad šī brīdī naudas var šeit Latvijā realizēt, Krievi ir vainīgi. Ja.
Nu, mūsu probaltu brāļu tauta, Krievi, te nav vainīgi. Tie vainīgi tie, kas šeit īstā vara. Tie, kas ir, naudas var. Rockefelleri, Rothschildi, Sorosi, Morgani, Valenbergi, pret šiem ir jāvēršās, ja mēs gribam gaišu labklājības nākotni. Kāpēc aicinu 3. oktobrī izdarīt visu un arī braukāju apkārt, lai cilvēks pārliecinātu neiesaistīties šī teātrī. Tur nebalsot par tām valstiskām partijām. Jo patreiz ir kaut kādas sarkanās līnijas, ne mēs ar to nevilksim, to nedarīsim. Jo tad, kad ir sašķelta šī vide, nav 51 deputātu politiskais spēks, faktiski tad naudas var ļoti kingā jūtās. Viņi kā minimums aptuveni 500-600 miljonus gadā mēs maudas varam dodam par bankas kredītiem, ko viņi mums aizdevusi absolūti bezjēdzīgi, jo tas nav iegulies tautsaimniecībā, tas nav iegulies kaut kādā tautas labklājībā. Vienkārši naudas var aizdevusi, un mēs arī maksājam. Ja? Naudas var vēl izdarījusi tādi, ka Big Pharma tauta ir slima, jo slimāka tauta, jo Big Pharma var pelnīt naudu. Faktiski bija tāds Beļevičs, kas centās izveidot, lai tauta paliek veselāka un nomet no amata, un to, ko izveidoja veselības ministrija šo projektu, lai tauta paliek sliktāk, izmet miskastē. Ja. Tagad mēs esam, kā sakot, Kulbergs Baltā zirgā iebrauc, un 2. nedēļā jau noslēdz līgumu 3,5 miljārdu kredītu jogu ir latviešu tauta. Kāpēc? Tāpēc, ka naudas var grib karot. Viņai jārealizē savas globāliskās intereses. Ja. Tieši karš viņam rada papildu peļņu, ja, papildus ieguvumus, ja, tur pelna uz ieroču ražošanu un vēl visu kaut ko kūlu, baigi labi. Ja. Tikai mēs visā šī spēlē esam tādi, pakārtotie, 0, sūds. Un, ja mēs 3. oktobrī neizdarīsim visu, lai apvienosies, lai izveidot tādu kārtīgu, stipru Latvijas valsts, kādu Ulmaņu laikā, 4. attīstīt kaut ko tautsaimniecību, faktiski mūsu valsts aizies parāda jūgā. 2. mūsu tauta izmirst, kas izmirst jau ar 10 000 iedzīvotāju skaitu katru dienu. Un tas faktiski ir arī mūsu pašu tādas apātijas, neticības un bailēm rīcības sekas. Ja, ka mēs tur, priekš kām. Jā, papildus gribēju teikt, ir taisnība par to, ka ir mēdī, kas strādā, ir drošības dienas, kas strādā uz skaldi un valda principu, uz neticības un apātijas, bailu no rīcības, jā. Ja jūs redzat kaut kādus cilvēkus, kas tur klaigā, Krievi nāk un tā tālāk, vai tur saka, viņš pie silas iet un tā tālāk, jā. Ziniet, šis ir apzināti mūsu naudas varas pakalpiņi, kas dara visu, lai saskaldītu, un naudas var saglabāt šo savu varu. Un pats interesantākais, ka šitiem te bļāvējiem tur silas iet, tur viņi tur Krievi nāk un tā tālāk. Faktiski naudas var neko nedara, kā tagad Soros izdomāja, kādu brīdi Soros deva naudas visām NVO, kas te iespaidoja pārstāvēja viņas intereses. Tagad ir Soros izdomājis, ka šos NVO apmaksās mūsu pašu nodokļu maksātāji, jā. Agrāk arī faktiski ar to partiju finansēšanu, tur vajadzēja mūsu valsts izsaimniekotājiem dot naudu, viņi tad izkombinēja, ka valsts nodokļu maksātāji dod naudu, jā. Un ja mēs gribam izslausīt vēstures mēslainiešos, gulbeni. Vienīgais, man liekas, jums ar otrādāks skats ir, jā. Re, kur manīgi arī nāk draugi. Redzat? Noslēpās. Jā. Tā kā aicinu tautu pamosties, apzināties, ka mēs esam latviešu strelnieku pēcteči, kas izmainīja cariskās Krievijas, kas kaut valsts pārvaldes sistēmu, izmetu vēstures mēslaini aristokrātu varu. Un mums ir iespēja arī izmest arī šo naudas varu, kas faktiski mūsu latviešu, baltu tautu, strēlnieku pēctečus, tur tādā kalpa stāvoklī mūsu zemē ņirgājās par mums, jā. Tāpēc, ka mēs to pieļaujam. Un, jā, un tāpēc 3. oktobrī pamostamies, neejam šīs demokrātijas teātrī. Izdarām visu, lai 3. oktobrī mēs izmainītu sistēmu. Un balsot tikai par tiem, kuri mainīs šo sistēmu. Nebalsot par tām saucamām valstiskām partijām, kas turpinās Latvijas valsts iznīcināšanu, tautas izmērdēšanu, ja? Un
Obligāti ikvienam jāiet balsot. Ja neaiziesim balsot, valstiskās partijas paliks pie šprices, un mūsu valsts un tauta izzudīs. Jā. Tāpēc aicinu 3. oktobrī visiem iet un balsot tikai par tiem, kas ir par sistēmas maiņu. Un ja gribam apvienoties, ir cilvēki, kur vēlās apvienoties, izdarīt, rīkoties uz vietas šeit, novados, veiktos. Jā, es aizmirsu pastāstīt atkal, ko es regulāri saku. Sistēmas maiņa 3 galvenos punktos. Jā, izpildu varēja jābūt motivētai un profesionālai. Motivētai tautas labklājībai un profesionālai pieredzošai zināšai. Otrā lieta, principā, jābūt nevis no Vidzemes rajona kaut kādiem 20 cilvēkiem, bet tieši no Gulbenes novada jābūt tautas pārstāvjiem, kas pārstāvēs Gulbenes intereses saimā, cīnīsies, viņš būs īsts tautas priekšstāvs. Latvijai 43 administratīva apgabali, un būtu tikai loģiski, ja mūsu šo tautas priekšstāvu būtu 43. Un es kā bijušais deputāts, kas ir sēdējis šī saimnes mājā, tur ir nērti 100 cilvēkiem. Pilnīgi pietikta 43 tautas pārstāvjiem. Un pēdējais, kas ir jāsāk, ja mēs gribam gājušu labklājības nākotni, kas sistēmā jāmaina, ir jābūt vienam atbildīgam Latvijā, kas atbild, rūpējas, kontrolē, skatās, lai tautas labklājība celtos, valsts labklājība celtos. Un tam jābūt tautas vēlētam prezidentam, nevis kaut kādam tur zoodārzā tapušam pilsonim vai kaut kādām mitoloģiskām, kā sakot, sarunām, kur kaut kāds politisks spēks tur pirms tā saka, ka viņš ir pēdējais mēls, beigās tas politiskais spēks noņem un nobalso viņu kā prezidentu. Tam jābūt tautas vēlētam prezidentam. Un vēl ko es gribēju nobeigumā pateikt, atcerieties, ka valstiskās partijas, tas ir tās partijas, kuras faktiski tādas marionešu lēles valsts izsaimniekotājiem, naudas varai. Ja? Un ja jūs atbalstat valstiskās partijas, jūs atbalstat arī naudas varas intereses, izsaimniekoja intereses. Un tāpēc darām visu, lai šīs valstiskās vēstures kopā ar naudas var aiziet vēstures mēslainē, un mēs gūtu gaišu, labklājības nākotni. 3. oktobrī atbalstam tikai tos tautas potenciālus, iespējamos tautas priekšstāvus, kuri par sistēmas maiņu. Ja mēs to neizdarām, mēs iedzenam zārka nagu mūsu valstī un tautā. Paldies par uzmanību. Mēs ticam, mums izdosies. Iedošu palūkšu sieviņai, lai viņi izslēdz ārā.